Nu tā, atrodamies vēsturiskā vietā Mežotnē. Atkal Spridzekļu Jānis šeit. Kā vienmēr, topā. Re kāds te tiltiņš, bet šeit mēs nepaliksim, jo ar mums ir Spuļģīts. Un viņam te būs grūti tikt pāri. Mēs brauksim uz otru Ielupas krastu. Nu pastāst, ko te vasarā var cerēt noķert tagad. Vasarā te ir līdakas, raudas, astari. Nu, teiksim, no fīderi pasēžot, ko te var? Astari būs uz tā 100% tur būs. Arī kādu raudu var izmanīt. Tur ir brekses ir iespēja dabūt. Un uz spinningiem, ko mēs varam dabūt? Tīri astari un līdakas. Līdakas tīri, jā? Ir obligāti. Tur pat labas jābūt iekšā ir. Nu labi, laižam uz to krastu un tad jau arī skatīsimies, kas un kā. Nu, esam tikuši pāri upei. Un te arī mēģināsim ķert. Te ir tā bedre, kur mēs ziemā uz Vēdzelēm bijām. Nu, lūk, te iet bedre pretī Mežotnei. Spridzeklis ar spinningu šamsē. Un Spuļģīts iekārtojies ar pludu un ar grunteni. Redzēs, kā mums ies? Pārējā īstenībā, jā. Notiek pirmais tūlīt iemetiens. Re, kur es pirmo uzsēju fīderīti. 40 grami baroteņu, pavadiņu un uzliku tādu palielu naktsārku virsū, redzēs. Kas te tagad notiksies? Nekur tālu nemetīšu, tā bedra jau tepat sākās. Un tepat kaut kur arī iemetīšu. Nu tā, noticis pirmais iemetiens ar fīderīti. Kur Spuļģīts aplūdu cīnās. Nu, lūk, Spuļģītim izdevās tikt pie pirmās zils, un tā šoreiz ir vīķa laikam. Jā. Nu, parā savu lomu. Nu, sākums ielikts. Nu, Spuļģīts vīķis velk vienu pēc otras tagad. Uz ko dzīvo vismaz likt. Un tā, izstāstīji, ko tu vienoji barībā klāt. Es redzēju, tev kaut kāda bija. Te ir medus ūdens. Jā. Ko viņš dod? Saldumu. Te ir Pieliec tuvāk. koncentrācijas ēsma, baltamzivī. Un te ir motils. Atraktās. Kas smaržo pēc moteļa, ja? Jā. Un cik viņš daudz jāliek? Pus teikarotīs. Pus kilogramu barību. Nu, vismaz vīķēm skatos patīk. Pacel to savu tīkliņu, cik tā viņas tur jau ir. Nu? Nav daudz kaut? Kaut kas jau ir. Tagad zīvā vakarā mums būs labi. Uz fīdera. Pirmā zils, ne, Uz sapalēns. Sapaliņš, šitais jālaiž būs vaļā. Sapaliņš, uz naktstārpu paņēma. Labi, ka neierīja. Nu, nāc tuvāk, uzpilnēja viņu. Paskat, kādu lielu mute. Nu, atdod āķi. Pazaudēju pagājušajā makšķerēšanas reizē tās ķirurģiskās knaiblītes. Veiksmīgā zivs atlaišana. Nu, pasauc savu teiti. Nu, pirmā zivs šodien ir cope forša. Nu, reku man uz spīdera tagad ir visu laiku tādas copes pilnīgi ar tādiem baigiem rāvieniem. Man tā liekas, ka tie ir vai tie paši mazie sapaliņi vai nedaudz lielāki. Jo, nu, pilnīgi riktīgi parauj to fīderu. Un reku ar Spuļģitam uz pludiņu. Mēs paši redzējām, kā viņš vilk ārā, jau gribējām paraut kameru un filmēt, kā viņš vilk ārā. Kaut kas labs arī nāca ārā uz pludiņu, bet tā arī neiznāca. Bet, nu, spīderi ar tagad sopē. Tūlīt mēs uztaisīsim pusdienu pārtraukumiņu mazu un iesim ar spinningiem, ar spridzekli pa vienu upes krastu, pa otru un mēģināsim uz spinningu kaut ko dabūt. Un tad vakarā atkal piesēdīsimies pie gruntenēm.
un uzdzīvo. Nu, re, kur mums tepat blakus ir avotiņš, kur cilvēki visu laiku nāk pakaļ ūdenim. Toties mums, re, kur ir uzklāts galdiņš maliņš, un tūlīt būs pusdienas. Un tad mēs mēģināsim padarboties ar spinningiem. Kaut gan uz spīdera pašlaik aktīvi copē, bet man tāda aizdoma, ka tie ir mazi sapali. Nu, re, kur arī spuļģītim pirmā zils uz feedera uz baltajiem tārpiem paņēmusi raudiņu. Tāda jau diezgan cerīgi sāk izskatīties. Jau spēj nokrist un jau. Un te mums ir avotiņš pie pašas copes vietas. Un Aigars ies noņemt provi. Tak, rūzītis pat nolūks. Lēnu gan tak. Lēni tak, jā. Kas lēni tak, tas labi tak. Jā, nokrovē. Tīri savot ūdeni. Un re, kur rakstīts ir, esi skaidrs, kā šis avots. Nu ko, jāiet tālāk makšķi. Redz, kur no šitās puses puļģīts. Kaut ko velk. Kaut ko velk. Re, kur apskaties, izskatās tādas diezgan perspektīvas vietiņas. Es domāju, tūlīt mēs no paša tiltiņa arī pamēģināsim ar tām niedrēm uz vienu pusi, uz otru. Varbūt kaut kas arī gadīsies. Ejam mēģināt. Ot tā. Šodien... Kamēr Janka peldējās, es re, kur tur gar tām zālītēm iemetu savu rapals pret zaļnieku un dabūju smuku mēru līdeku apskaties. Super. Nekāda vaina līdekai. Tikai žēlas vai valkrīt pazaudēja. Nu, bet gan jau apskat. Paldies, tikām jau šodien pie smukas līdekas. Bet cīņa bija laba. Jū. Apskat vēl spirinās. Labi, tūlīt mēs viņu arī piebeigsim šito, mēs ņemsim mājās. Aiziet. Nu, kā te tev iet? Nu, pagaidām, izņemot to vienu līdeku, nekā arī nav, bet tur vilku pret straumi un uz šito pašu skrēja pakaļ. Man liekas, tas bija sapaliņš kaut kāds neliela baltā zils, jo diez vai rauda skrēja pakaļ. Vienīgi rudulis varēja vēl skriet. Bet vairāk izskatījās tāds šaurāks, man liekas, bija sapaliņš. Viņš pašam tiltiņam atskrēja līdz, bet negribēja. Bet nu neko, mēs to mēģināsim te. Tad tur bedrē no tās puses un tad uz vakaru pārslēgsimies uz feedera copi un copi uz dzīvo. Un re, kur vietējie, kas sev uz dzīvo, te ir tikko esot dabūjuši, teicu, uz dzīvo 700 līdeku. Tā ka, nu, zivis ir. Zivis ir. Smadzeņš tāda pleķīts, bet es domāju, ka jāizmēģina arī tas. Tā ir tāda īsu metieniņu pāris metrus pavilkt varēs, un jā, nu tur viņu sēž. Nu labi, šoreiz nebija, bet šitādas vietiņas, manuprāt, ir vienmēr jāizmēģina. Tādās līdekas sēž. Nu, stāsti. Kas tad? Raudiņi tikko izvilkt ārā, kur dārāk. Tur rāpē. Nu kā vispār ir, kamēr mēs staigājam spinningojam? Smagi. Kā smagi? Karsti, ja? Priekus. Ar lomu kā? Nu, varēja būt labāk. Nu, bet esi vēl kaut ko dabūjis ārā? Tur ir asparīts, tur ir. Tagad arī ir? Kaut kas vēl laikam nāk ārā. Nu tad tev te tīri aktīvi. Raudiņi. Un visi tādi izmēri vai kaut kas prātīgāks arī? Viena raudiņa lielāka. Skatos vītas sprāks nost kaut kā. Viņas tur ir daudz, viņš to pietikstīt smāk. Labi. Tā ir karsts laiks un līdeku mēs jau nogalinājām. Nebija, kur viņu likt. Tad viņu vajag arī notīrīt, lai viņi nesabojājās. Un rekur izmēģināšu tagad šādu zivju tīramo. Nu, paskatīsimies, kā viņš tīra. Diezgan jāstri.
Nekāda vaina. Vismaz līdekai labi nāk nost. Nu tā zivs ir sadalīta. Nu, lūk, šī ir, kas paliek no līde, kas var teikt filē, ja nogriež no kalva nost, būs filē tīrākā. Bet es viņu griežu šitā pa gabaliem, izmērcēju miltos piparos sālī un cepta ļoti garšīgi. Un te paliek rekur visas spura sasta un galva, no kā var taisīt zupu. Bet šodien mēs viņu netaisīsim, par cik un līdz vakaram neturēšu, tas sabojāsies. Un pašu līdeku sāls nav līdz, ieliksim spainī un pielitīsim klāt vienkārši daļu zāles. Tad es domāju, ka līdz vakaram nekas ar viņu nenotiks. Bišķi zem, līde priekšā, bišķi virs, i viss mājās aizbrauks izpēc. Nu tā mēs esam uzkāpuši skatu tornī Mežodnes pilskalnā. Gājām garu ielupi, ieraudzījām skatu torni, bet nu tas skats baigais pavērās. Nāc, tuvāk. Baigi skaisti. Dziļumiņš tev ejā. Arī. Vai kur Mežotnes pils un muiža un kas tur vēl. Tiltiņš. Un tur kaut kur aiz krūmiem sēž spuļģīts. Un te arī kur sprīdzekals. Ir. Kur kārtjo reizi. Uz gruntenīti, jā. Bet es feederu barotavu novācu, atstāju parasto gruntenīti. Un kukurūzas graudu vienu atkal paņēma maziņš sapaliņš, kas, protams, uzreiz tiek amnestēts. Jālaiž vaļā. No, aizpeldēja. Šitais helikopters, kas šodien patrolē visu dienu riņķī. Nu jā, grūti viņu noķert. Nu, karstuma nomocītais spridzekls tuvīt liekas ūdenī. Nu, kāds ir? Nu, līdz kaklam. Nē, silts? Nu tā, normāls. Līdz kaklam. Ūdens. Nu, būs man arī jāielien. Vita jau rekord dibani redzēt, cauri aptār tete būs bišķi tev līdz pupiem kaut kur paļam. Nav vairs. O, mēs arī spuļģīt esam dabūjuši ūdenī. Ūdens labs, it kā augsts, bet ka ielien, super. Tagad vēl tādu pašu alu vajag. Labāk. Aigars noķers ir kārtējo zivi. Nu, uz diviem kukurūzas graudiņiem. Nu, īstenībā tikko uz grunteni noķēra sapalu gandrīz vai mēru. Tur, nu, pietrūka pāris centimetri. Un spridzeklis filmēja un izrādās nebija nospiesta poga. Nekā viņu noķer, nekā palaiž atpakaļ, bet, nu, tas jau bija tāds jau normālāks sapals. Nu, un tagad atnācām pakaļ ūdenim, beidzās mums ko dzert. Pagaršosim avotu ūdeni. Ir. Nu, rei izrādās šitā derīte dzīvo. Reti ir, bet nu ir. Zivju karalis. Tā vienmēr līdē. Ko ne? Mazājās. Tūris mazājās. Jā. Pa pludiņam. Nu, uz spīdera kārtējā raudiņa. Nu, bet vismaz ķerās. Nu, rekurs pulgits uz pludiņa makšķeri tika ar pie sapaliņa. Nu, bišķi mazāks nekā tas, kuru Nils filmēja. Ai. Nē, viņš var krietni mazāks, tas jau bija tuvu mēram, šitais jau pavisam. Nu,
copi mēs šodien beidzam, jo jātiek vēl atpakaļ līdz Rīgai. Uz vakaru copi nevar palikt, jo rīt uz darbu tomēr jāiet agri atceļās no Bauskas, kamēr aizbrauks. Ir tā, ka kaut ko noķērām, kaut ko nenoķērām, kaut ko izdevās nofilmēt, kaut ko neizdevās nofilmēt. Bet, kopumā baigi labi atpūtāmies, un copes arī bija, un bija tādas copes, ka aprāla fīderim pat pavadiņas nost, un viss lidoja pa gaisu, tā ka ir arī lielas zilas, nav tikai sīkās te. Un spinningu bija 2 copes, 1 līdaku dabujām. Kopumā esmu apmierināts, vieta skaista, cope bija. Ko te vēl vairāk piebilst? Visiem nesek.